Čau visiem! Kā var redzēt, ārā ir skaists laiks. Un laiks pļaut zāli. Tā negribas, bet jāpļauj. Kā jūs redzējāt iepriekšējās video, iepriekš biju paņēmis sev makitu elektrisko. Aparāts nav slikts, bet redz, cilvēkam ir tas mazais slinkumiņš iekšā, kad ar to arī ir jāstaigā un jāpļauj kaut kāda zāle, vai ne? Pats viņš nebrauc. Tev tomēr jāstaigā līdz viņam. Un slinkums ir, kā saka, progresa dzinējspēks, vai ne? Nu, beidzot mūsu mājās arī progress atnācis. Nopirkām robotu zāles pļāvēju. Skatīsimies, kas sanāks no viņa. Iespējams, paveiksies un nebūs pašam tas jādara. Jā, zāle jau divreiz šogad pļāvu zāli. Šodien ir 6. maijs un jau divreiz pļāvu zāli. Iedomājies? Te viņš ir. Paņēmu, nebaidos pateikt, man liekas, lētāko variantu tirgu. Jā. Kuršos bija atlaidē pa 769 eiro. Man liekas, šādam kvadratūram tas ir lētākais variants pieejamais. Bija kaut kādi tur naki, poļu, ķīniešu kopražojums vai kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Negribu samelot. Tie ir lētāki, bet ņēmu šito. Nezinu. Es laikam nedaudz saulītē, lai var pasildīties. Šodien tāda vēsa diena. Tā. Nav ar ko taisīt. Paņēmu sievas vīlīti, lai dabūtu vaļā iepakojumu. Bums. Bums. Tas ir kaut kāds lineāls, cik es saprotu, lai... Lai zinātu, cik tālu ielikt zāles to vadu, laikam. Nu, tas ir standarta kartoniņš, specerīts, tāds zaļš un smuks. Daži mietiņi. Un vēl daži mietiņi. Un vēl daži mietiņi. Cik viņu to daudz mietiņu šausmu. Skrūvīts. Nazīši. Izcelsim ārā. Apakšā vāds un vēl kaut kāda čārģerīts un pati mājas stacija. Un kaste. Tā, džeki. Baigais šoks. Manuāli neatradu. Nav manuāls. Izrādās. Viņi tagad ir zaļi. Un... tagad jāskanē.
QR kodiņš, lai dabūtu manuāli. Ļoti labi. Mazāk papīru izmantoja. Bet jādraudzējās ar tehnoloģijām, lai varētu noskanēt šito lietu. Tev bija QR kods. Nestrādā nekāds QR kods. Neuzticieties šitā muļķībā. Vai ne es kaut ko nesaprotu, bet es saprotu. Labi. Es tā atradīšu, kur to manuāli dabūt, bet cilvēki kā lai dabūju? Nezinu. QR kods. Tā. Te man strādā siltumsūknīca. Un te man liekas lādēšanas stacija. Lieku tā kā manuālīts saka, 30 cm no sāna sienas. Teorētiski tur es varētu likt pie paša klāt, bet man tur nedaudz tāds pacēlumiņš ir. Sanāks viņam braukt pret kalnu visu laiku. Liksim šitien. Un tad vienkārši hops, hops, hops. Iedzīsim šitās te iekšā. 1, 2, 3, 4 un 5, 6. Visu procesu sāku 2:20. Redzēsim, kad es pabeigšu. Vai jāpietu apkārt ar visu šito te vadu. Tā. Beigās ir teikts, ka šitam te vadam, kas iznāk vai ienāk te stacijā, jābūt metram, vismaz metru taisnam. Tad man sanāk tā, kad es sāku no otra gala vilkt. Tur, apkārt. Un tad atnāk beigās uz šeieni, hop. Bet reķini, es jau nevaru te uzreiz tā pagriezt, tad nebūs tas metrs. Man nācās taisīt šitādu te cilpu apkārt, lai dabūtu viņu metru taisnu. Redzēs, kā tas strādās. Varbūt, kas nav jādara, varbūt tas varētu palaist, bet, pamēģināsim šitā. Sanāks, nesanāks. Redzēsim. Tā, šito papīru es jau uzliku lādēties. Viņš ir uzlādējies. Tā, tikko pamanīju, montējot video, ka man pazuda skaņa tālāk. Mēģināšu piedomāt, ko es tur teicu. Tātad, man liekas, es pabeidzu bez kaut kādām, bez 10:05. Tātad, teorētiski pagāja kaut kāda pusotra stunda, lai es to visu vadiņu tā kārtīgi nostieptu un iedzītu klāt pie zemes. Plus, lai es tur vēl biju aizgājis pusdienās, tā ka jā, pusotra stunda un viss bija padarīts. Šī zaļā lampiņa parāda, ka perimetra vads ir instalēts pareizi. Ja viņa deg zaļā krāsā, tas nozīmē, ka nekur vadā nav pušums, un tā ir noslēgta ķēde. No izējas uz ieju, visapkārt apiet, un viss ir perfekti. Ja viņa deg sarkana, tātad kaut kur vadā ir pušums. Un tad jāmeklē, kur tā vaina ir. Tālāk, ja mēs gribam, lai robots darītu kādu funkciju, mēs nospiežam start vai home, un tad ok, podziņu. Ja mēs spiedīsim start un ok, tad viņš dosies pļaut zāli. Bet, ja mēs nospiedīsim home un ok, tad viņš atgriezīsies savā mājās, bāzes staciju, lai uzlādētos. Tā, šeit viņš pabeidz braukt pilnu aplīti pa perimetra vadu. Viņš izbrauc visu apli ļoti lēnā tempā. Tas, ko es parādīju, tas ir 5 reizes pātrinājums. Viņš tā lēnā garā apbrauc un nonākot atpakaļ līdz bāzes stacijai, tad jau viņš uzsāk pārējā laukuma pļaušanu. Visi sveiki dzīvi. Šitien te, var redzēt tādu vieglu svītriņa, kas ir nopļauta vai iebraukta. Kaut ko viņš tur ir izdarījis. Nu tā,
papīs vēl joprojām pļauj. Tikko skatījos, viņam ir palikušas 36% no baterijas, un viņš jau pļauj 2 stundas un 10 minūtes. 5 mēs sākām, tagad ir 7:25. Nu, 5 man liekas, viņš sāka braukt savu perimetru. Tā ka, nu, jā, 2,5 stundas rupji rēķinot. Viņš kustās, un vēl 36% palikuši. Es domāju, kaut kādas 3 stundas maksimums viņš droši vien var izvilkt. Nu, tad viņš brauks lādēties. Un viens no iemesliem, kāpēc vajadzēja šādu aparātu, lai varētu darīt šādas lietas. Un neuztraukties, ka tev ir jānopļauj zāle vispirms, lai varētu atpūsties. Nu tā, ir 8:30, un izskatās, ka viņš dosies mājās gulēt. Jo es skatos, tagad viņam ir 10% palicis. Es domāju, kādā veidā tad viņš ellē tiks uz mājām. Bet izrādās, ka viņš dara tā, ka viņš brauc, kurā vietā vienkārši atdurās pret savu to robežas vadiņu, un tad pa to robežas vadiņu viņš vienkārši tagad brauks uz mājām. Teorētiski, nu, tīzli varētu vienkārši ņemt un pa taisno, vai ne? Bet, nu, viņš nav tik gudrs. Viņš vienkārši tagad pa to vadiņu un lēnā garā aizbrauks uz mājām. Nu, jā, nav nekāds gudrais aprāts, bet kaut kā jau dara. Tomēr, man liekas, 3,5 stundas viņš nobrauc, redz. Nav slikti, man liekas.